nu Čivrio 72. Bieži vien Volvo braucējs aklais nofilmē kādu XC60, kurš nerūsē. Nu tad lūk, 2014. gada XC60, kurš nerūsē, vienīgi viņam rekutē ir jau krāsošanas darbi vajadzīgi, viss ārka ir norūsējis šādi, ja? Šeit šo mēs diemžēl netaisam, šī sadaļa jau ir krāsotāja pusē, tā kā šis spārns viss būs jāpārkrāso, citādi, nu ko mēs te varam, mēs viņu varam notīrīt, aplīmēt, apstrādāt, bet, nu, ja tā būtu melna mašīna, tad mēs varētu nokrāsot ar šo chlorkaučuka krāsu, būtu ok, es domāju, bet baltas chlorkaučuka krāsas nav, tā kā te, diemžēl, te ir jāliek, te nekā nav, te ir vienkārši pliks dzelzs, te ir jāliek līmes kārta, nu, gumijotais, un tad, nu, protams, viss jātīra, tad līmes kārta, lai šādi te nenodauzās, nenorūsē. Kas attiec uz visu pārējo, rūs, protams, ir 14. gada mašīna. Nu, skatāmies, cik tad šeit, teiksim, lanžerons ir sarūsējis. Nav nekas traks. Es varētu teikt, Volvo nerūsē. Šeit, protams, visi savienojumi, te vēl nekas nav ne mazgāts, ne tīrīts. Ka notīrīs, nomazgās, izstīsies savādāk. Bet caurumu, es domāju, nav. Tā norūsējis, normāli norūsējis. Bet, jā, es bākas, visas klasiskās vietas, tu vispār pat baigi, es teikšu, ka nav baigi, ko iedziļināties. Visas klasiskās vietas ir norūsējušas, plus parasti automobīļiem šī te arka tomēr nebūtu norūsējusi, bet šeit viņa ir norūsējusi. Tas ir tāds, nu, nezinu, varbūt baigi daudz ar kaut kādām platajām riepām pa Grants rallija ceļiem vālē vai kā. Pretrūs šeit, šai automašīnai pretrūs nav nekāds. Tu domā, ka varbūt no tā viņš ir norīvējies? Jā, Reko Armans saka, ka te tā no plastmasas uzliks varbūt norīvējies vai kā, es nezinu. Varbūt, ka norīvējies. To mēs nezinām, kāpēc viņš tā norīvējies un kā. Kas te ir? Te ir kaut kas pūsts iekšā sliekšņos. Eju, te ir eļļiņa pūsta! Paskat! Te reāli ir eļļiņa. Re, kur redzi? Te ir eļļiņa! Tas ir nesen pūsts, ja šitā viņa izstās. Tas nav baigi sen. Veiksmes stāsts. Nu vienalga slieksnis tur ir sarūsējis tā priekšā, kas te mums būs. Priekšā izskatās, ojoj, amīts jāņem nost, glāzi sarūsējis no iekšpuses, te vēl aprūsējis, šeit arī jau sācis rūsēt. Interesanti, ka stiprinājuma vietās viss ir kā norūsējis, kur kaut kāds plasmas stiprinās. Tad nav tur nekādas kārtīgas, te vienkārši plika grunts un viss. Te arī reļiņi iekšā pūst. Čista? Ir, jā! Labais! Te kaut kas ir darīts šim Volvo. Un tālūk, tā kā visi, kuri gribēja redzēt Volvo XC60, nu lūdzu, nu te ir, nu ko, hot, oru, labi, davai, pišķeli uhu un lai labi ripo.